Rekur objekts Amuls ielā 2. Tas mums sanāk Jūrmalā. Un, protams, ka šeit būs kas, kur mums ir rakstīts atpūtas iestāde, veselības, izglītības, sporta centrs un atpūtas komplekss. Protams, iespējams šī būs viena no retajām vietām, kas atbildīs šim te aprakstam. Bet parasti, kas tas ir? To visu izbūvē dzīvokļos. Un tas tomēr ir tāds, nu, kā to pateikt, pieklājīgi. Nu, teiksim tā, ļoti interesants veids, kas normālās valstīs nenotiek, kad ir atļauj šādu objektu būvniecībā, bet beigās pārdot dzīvokļus. Tādas dzīvokļus nevarētu reģistrēt normāli. Nu, tā jau 14 gadus strādā Truksnis un Sproģis. Un, ja tu gribi šo te jūras krastā, tad, protams, tā ir, kā viņi saka, pareizā izvēle. Protams, 14 gadu atpalicības, lai paliek uz katra paša.